Mums patīk mūsu istabiņa. Jā, 520. pasaule. Jā. Tā, ka jā. Tas reti ir nekārtīgi, ne? No, galīgi nav. Mēs vairs nebalējāmies. Mēs balējāmies ārpusē. Jā. Mēs sakā reizē runājām. Bet jā, balējās kaimiņi. Viņi nebalēs, viņi tikai skaļu mūziku klausās. Prietā. Vai balīts vairs nenotiek, kurš nav vairs tā. Ir grūti, bet var. Ja neskanēt mūziku, Jā. būtu vieglāk. Tas ir fakts, jā. Bet nē, ir ok, ne? Ja jau ir vēl mācīties, tad jau Jā, var. jā. Jā, mierīgi varētu. Drīz kurš darbiņš ārstāk, jā. Papļāpā tam ļaudiem. Darbs kā patīk, kā vispār? Patīk. Īstenībā man patīk ļoti daudz dažādas tēmas. Man patīk literatūra, lasīt grāmatas, man patīk kino, man patīk mūzika. Vispār šeit esmu pilnīgi nejauši. Bet dziedi man arī patīk. Vēl es praktizēju budismu. Man interesē cilvēki. Hobijs viennozīmīgi ir bārs. Es esmu saistīts bāru. Strādāju 15 gadu šajā profesijā. Man ļoti patīk ziemas prieki, visādi tālu nobraucieni un tā tālāk. Viennozīmīgi arī hobijs ir vairāk vai mazāk mūzikas daļai kolekcionēšana, kas saistās ar roku vai kādu alternatīvu mūziku. Laikam mūzika, tas ir redzams. Cīņas māksla, kompjūtera spēles, man ļoti pat past. Tolkien, es nezinu, kā latviski būs, Lord of the Ring. Jā, laikam tas ir vismīļākā grāmatā. Es nodarbojos, pārsvarā mans viss brīvais laiks paiet medībās. Kā šatad, teiksim, copu makšerēšana, teiksim, spinīgošana, bet pārsvarā tās medības. Tā kā mans aizraušanās ir viss, kas saistīts ar dabu, tad arī, teiksim, tā daba man ir tuvāka, sēņošana un tādas lietas, viss, kas saistīts ar dabu.